kur meklēt šīs ārvalstu investīcijas, kas īstenībā Latvijas ekonomikai ir vajadzīgs kā papildus asinis. Un Šadurs kungs, jūs sākumā skatījāties grafiku un pajautājāt kolēģiem, cik no otrā pensiju līmeņa kapitāla tiek ieguldīts Latvijā. Jā. Un jūs zināt, kāds tas skaitlis ir? 8 līdz 10? 8%. Nu, viņš pagadījums tad paņemiet, bet pagaidiet, vienkārši padomājiet, no 8 miljārdiem tikai 8% tiek ieguldīti Latvijas ekonomikā. Var piespiest darīt citādāk? Un tad mēs atgriežamies pavisam uz citu stāstu. Kaut kur gadu atpakaļ premjerministri runāja par to, par valsts kapitāla sabiedrību laišanu biržā un tā tālāk. Valsts kapitāla sabiedrība obligāciju programmu laišana. Tad kur šie stāsti visi ir palikuši? Kur palika, kur pazuda, jautā Vaļas kungs, tas viss? Jo tur ir reāla ekonomika, kur nauda apgrozās. Es domāju, viena brīdi programma par Latvijas energo obligācijām. Es atceros, otrais līmenis ar lielāko prieku izpirka šīs obligācijas. Kur ir šīs programmas palikušas? Un tad tās būs atbildes, ka mēs investēsim šo naudiņu, otrā līmeņa naudu, Latvijas ekonomika. Jo 8%, tas vienkārši, kad es ieraudzīju to skaidrs, protams, tā ir traģēdija. Īstenībā tā ir traģēdija. Padomājiet, cik miljārdi. Bet ir kāda valsts, kas var piespiest sevi tur 100% ieguldīt savas valsts ekonomikā? Nevajag 100%, bet, protams, 8–9% tas ir nožēlojami. Tad ir atbild uz jautājumu, kur palika tās programmas, vai arī Vaļas kungs runā aplam un tās programmas nelīdzēs? Nē, ļoti pareizi. Jo tā nauda ir vienkārši, kas ir aizgājis no Latvijas ekonomikas prom. Es vienkārši dzīvē izstāstīt piemēri tāda valsts kā Slovēnija, kur dzīvo līdzīgi kā 2 miljoni. Tur ir tikai 2 pensiju pārvaldītāji. Tikai 2. Un viņi lielāko daļu, jo tur ir ļoti liela valsts ekonomikas daļa, un tur no 80% tiek ieguldīts valsts kapitāla sabiedrību akcijās, obligācijās. Šī pensiju sistēma. Kas to simulē? Tā ir valsts, kā tas ir izveidojies vēsturiski. Vienkārši tika izveidota liela valsts kapitāla sabiedrība, holding kompānija, kas pārvalda valsts lielās kapitāla sabiedrības. Tur tiek emitētas obligācijas, jaunas akcijas un pensiju plāni tikai 2, kuri eksistē pēc būtības. Tur nav 8, 9, 33 plāni. Un pilnībā finansē valsts ekonomiku. Redzat ceļu uz to? Tas ir ceļš? Viņš ir ejams? Nē, man liekas, Vaļas kungam liela taisnība, ja būtu, kur guldīt vairāk, ja mums jau tas kapitāla tirgus faktiski neeksistē Latvijā. Ja. Tur jau nevar tos 8 miljardus, nav kur ieguldīt tos 8 miljardus. Bet kāpēc mēs nevarētu daļu valsts kapitāla sabiedrību akciju kotēt biržā? Pirmkārt, mums būtu skaidrs, kā viņi strādā, kas notiek ar akcijām, viņas kāpj vai krīt. Mums būtu nesalīdzināmi vieglāk konstatēt, vai valsts kapitāla kur vaina, kāpēc tas nenotiek? Neviens nav atcēlis Satversmi un kārtības rulli, lai pieņemtu Saeimā lēmumu, ir vajadzīgi vismaz 51 balss.